Sveiki visiem! Šodien mēs parunāsim par Katapultu. Tas ir mem tokenu termināls. Kad es arī pirmo reizi šeit iegāju iekšā, es arī nevarēju saprast, kas te pilns ar visādām bildītēm, ko ar viņām darīt un tā tālāk. Bet īstenībā tie visi ir mem tokeni. Skaties, atveram jebkuru mem tokenu, piemēram, $1. Un mēs varam tirgoties ar viņu. Šitie mem tokeni, viņi ir uz ātru laiku. Viņi ir no 1 minūtes līdz 4 stundām. Kur šeit var apstīties tos timeframes, tūlīt parādīšu, kur redziet, no 1 minūtes, 3 minūtes, 15 minūtes, 1 stundu un 4 stundas. Un šitā platforma ir tā kā, es nezinu, jaunās paaudzes kaut kāds polymarkets, kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, hypes būs diezgan liels ap šito te trading platformu. Viņi jau strādā veselu gadu, un šeit varam pastīties īstenībā pat redziet, Katapulta X-ā. Šeit gan KuCoins, gan Gates, gan vēl citi fondi ir iekšā. Un kas ir vēl, kas dod man ļoti tādu interesantu, kā pateikt, stabilitātes, stabilitātes vai legālo pusi, kad, redziet, kad šeit var uztaisīt depozītu, un ne tikai var ar savu maciņu vai ar kriptomaku papildināt, bet arī var, piemēram, paskatīsimies. Man tikko bija krievu valoda, vēl nav pārslēgusies. Bet pats galvenais, kas, redziet, Revolūts, Apple Pay, kredītkarte, PayPals, pat ar bankas pārskaitījumu šeit var pārskaitīt, iedomājieties. Un man liekas, ka tas ir īstenībā forši. Labi, tas tā bišķi stabilitātei. Bet pa lielam, ko ir jādara, kā šeit pelnīt piķi? Šeit no vienas puses mēs varam iet iekšā un treidot, no otras puses mēs varam taisīt tos mem tokenus, un lai citi treido, un mēs daļu no komisijas, ko cilvēki šeit samaksā, saņemsim savā maciņā. Skatieties, ejam uz sākumu, ko ir jādara. Sākumā mēs varam vienkārši pat par naudu maksāt un taisīt mem tokenus, bet vieglāk ir nopirkt uzreiz paku, viņi tikko ir palaiduši tādas pakas, un tur būs kredīti iekšā. Un, piemēram, ja mēs par $1000 pērkam paku, tad tur būs 38 dienā dolāri, kurus mums vajadzēs iztērēt. Bet reāli viņi saka šeit, ka 14% ROIs, bet ko es tagad redzu, ka tas ir kaut kādi 20, 30, pa 40%. Tāpēc viņi saka aptuveni, šeit vismaz, kuras esmu redzējuši tos ciparus, viņi saka, ka tas ir aptuveni. Tālāk, ko mums darīt? Mēs ejam uz galveno lapu, un šeit ir launch poga, un blakām ir zibentiņš. Spiežam to zibentiņu, es vēl tagad parādīšu, cik vienkārši ir palaist šeit mem tokenu. No vienas puses mēs varam uztaisīt savu imidžu, mēs varam tickeru izdomāt, mēs varam izdomāt, uz cik ilgu laiku mēs to liekam, bet es spiežu randomize. Viņš uzreiz iedod, piemēram, kaut kādu bildītē, BNB un launch token. Redzējāt, cik vienkārši var palaist tokenu. Mums ir kredīti, vēlreiz rādu, zibentiņš, randomize, uzreiz kaut kāds patīk, nepatīk, ja nepatīk, vēlreiz spiežam randomize, kaut kāda mistērija, paņem kaut ko foršāku. Var arī vairāki kliki, R. Labs īstenībā. Viņš laikam dzirdēja mani, kad es runāju par viņu. Launch token. Iedomājieties, tik vienkārši. Uztaisam vēl vienu palaišanu. Augšā zibentiņš, atkal randomize, kaut kāda pīle minīdāk. Ok, lai būtu. Cik tie bija kliki? 3 kliki. Un aizējam uz launch tokens, mūsu tokeni dzīvajā strādā, varam aiziet, apstīties, te jau viens traders, un viņš kā sāk treidot, algoritmi, viņi uzreiz nolasa, 2 traderi un tā tālāk. Un to es parādīšu vēlreiz. Launch tokens, iepriekšēji tokeni. Redziet, 3 man ir laivā tagad, un iepriekšēji, un cik viņi man iedeva procentus, ka es biju tas mem tokenu creators, kad es to tokenu tā kā uztaisīju, un to, ka cilvēki viņu treidoja, es tā kā iedodu savu likviditāti, un daļu no komisijām dabūju sev atpakaļ. Un šito piķi uzreiz es varu vilkt ārā, redziet, tikko tā, kur man ir, creator fees, uzreiz kleimoju. Es tagad viņu negribu kleimot, es pirkšu vēl tūlīt pakas, bet
ko es varu darīt? Uzreiz withdraw, uzreiz savā makā, nu, tāpēc kaut kur no 1000 pakas katru dienu, kaut kā 40 bakšus, es uzreiz, piemēram, savā tur BNB chainā vai vienalga kurā, uzreiz velku ārā. Vienkārši tas ir tik vienkārši. Un kāpēc uzskatu, ka šito vajadzētu pamēģināt? Nekādā gadījumā nav kāds finanšu padoms, bet šitā štelle var tevi pamudināt, nu, tā kā kriptā iet daudz dziļāk. Bet šeit, nu, reāli, vēlreiz atkārtošos, skaties, augšā depozīts ar to pašu, kur izvēlamies Revolut, papildinājām. Tālāk, ejam uz packages, nopērkam kaut vai mazo package'u. Tālāk, ejam uzreiz zībentiņu, taisam tokenu. Varam pat ilgāk taisīt viņu, vienalga taisam, nu, kaut vai tās $5, 3 minūtes. Randomize. Kur Gelix, super, ideāli. Launch token. Viss, tas ir tik vienkārši. Komisijas uzreiz tu saņem, un uzreiz viņas velc ārā, un tev uzreiz ir, ko aiziet uz restorānu, un tā tālāk. Nekur visādi redziet. Šito es vairākas reizes redzējis. Laikam labi iet šitas tokens, laikam. Kur ir mans Gelix, kur. Redziet, cilvēki to sāks viņu treidot, un es daļu no tām komisijām dabūšu, kur redziet, jau 20 centi ir uztaisīti jau dažu sekundžu laikā. Šeit varam pamainīt timeframes. Nu, tā kaut kā. Super štelle. Protams, vēlreiz atkārtošos. Šitā nav štelle, lai pelnītu piķi. Tas ir vairāk izklaidei un izprašanai. Bet, protams, ja mēs arī uz to pat varam nopelnīt kaut kādas USDT, es domāju, ka tas ir maksimāli forši.